Es jums parādīšu maģiju. Kā no mazas bildes uztaisīt 16 reizes lielāku bildi, tā lai tā nepaliek pikseļaina vai izplūdusi, bet gan būtu augstā kvalitātē ar vairāk detaļām. Šis attēls izskatās labi, bet tiklīdz kā mēs pievelkam tuvāk, mēs redzam milzīgas pikseļus šeit. Un tas tāpēc, ka attēla izšķirtspēja ir tikai 300 x 300 pikseļi. Tagad paskatīsimies uz otru attēlu, ko es esmu izveidojis no šī. Un tas, savukārt, ir 4800 x 4800. Ja tu parasti to palielinātu, tas būtu pikseļains vai izplūdis, bet, tā kā es to izdarīju īpašā veidā, mēs redzam, ka pietuvinot, mēs redzam ļoti precīzi acu kontūras, un pikseļi sāk parādīties tikai šeit, apmēram šitajā līmenī. Tāpat arī, ja mēs salīdzināsim, teiksim, muti, mēs redzam, mute šeit izskatās šādi, un tagad salīdzināsim ar to, kas ir otrā pusē, un pastieties. Kāda ir atšķirība? Un tas izskatās nereāli, izskatās kaut kas no zinātniskās fantastikas, bet mēs no šī attēla esam uzģenerējuši šo, un šis mākslīgais intelekts ir piezīmējis klāt detaļas, balstoties uz miljoniem bilžu, ko tas ir apstrādājis. Un es jums parādīšu, kādā veidā tas ir izdarāms. Atveram mājaslapu iloveimg.com un pameklējam opciju, kas ir Upscale Image. Tālāk ielādējam attēlu, šo, pagaidām dažas sekundes, un tas jau notiek. Tātad ir divas opcijas, vai palielināt izšķirtspēju 2 reizes vai arī 4 reizes. Un tas, ko es izdarīju, es palielināju to 4 reizes, lai pielādēju rezultātu, ielādēju pie jaunam un palielināju vēl 4 reizes. Un man sanāca šāds rezultāts. Tātad šeit mēs redzam, kā bija pirms, kā bija pēc. Svarīgi ir, lai šī sākuma izšķirtspēja būtu pietiekami liela. Citādāk šim rīkam pietrūks informācijas, pēc kā minēt trūkstošos datus. Es parādīšu piemēru. Šai bildē ir 300 x 300 pikseļi. Es uzlikšu, lai tā vietā būtu 150 x 150 pikseļi un saglabājam. Tagad mēs redzam, ka izšķirtspēja krietni mazāka un pikseļus mēs redzam krietni ātrāk. Tagad, ja es mēģināšu šo pavisam maziņo bildi ielādēt un palielināt 4 reizes, man rezultāts vairs nebūs tik labs. Bildi ielādēta, un tagad es to lejupielādēšu savā datorā un atvēršu caur programmu. Mēs redzam, ka attēls ir palielināts, bet zobi neizskatās pareizi. Teiksim, ja mēs redzam, kā izskatās šeit un šeit, mēs redzam, ka šis rīks nepareizi uzminēja, kā tām zobu šķirbām būtu jāizskatās. Ja mēs salīdzinām ar to, ko es uztaisīju iepriekš no lielākas izšķirtspējas attēla, mēs redzam, ka tas izskatās šādi, kas, protams, izskatās daudz labāk. Sākot no 300 x 300 pikseļiem, man parasti strādā labi.